Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas turnīra ietvaros nepatīkamu zaudējumu piedzīvoja sporta klubs Rūjiene, kurš izbraukumā tikās ar Siguldas komandu. Spēli rezultatīvāk iesāka rūjienieši, pirmajā ceturdaļā izvirzoties jau 6 punktu vadībā. Tomēr tās izskaņā tika pieļautas vairākas kļūdas, kas Siguldas komandai deva iespēju rezultātu izlīdzināt un pat pabeigt ceturdaļu 2 punktu vadībā. Otrā ceturdaļa pagāja ļoti līdzīgi. Tās sākumā iniciatīva bija mājiniekiem, bet pāris minūtēs rūjienieši spēja atkal izvirzīties jau 9 punktu vadībā. Tomēr šo pārsvaru noturēt neizdevās, jo tikpat ātri, cik siguldieši punktus zaudēja, viņi tos spēja atspēlēt. Un pirmo puslaiku pabeigt ar neizšķirtu rezultātu 41-41. Trešā ceturdaļa pagāja punkts punktā, un vadībā izvirzījās te viena, te atkal otra komanda. Tomēr tās izskaņā mājinieki rādīja labāku sniegumu un pēdējo ceturdaļu iesāka jau atrodoties 7 punktu vadībā. Pēdējā ceturdaļā viesi bieži pārkāpa noteikumus, kas mājiniekiem deva iespēju izvirzīties vēl lielākā vadībā. Kā rezultātā rūjienieši atspēlēties vairs nespēja un spēles izskaņā Siguldas komandas uzvara ar 85-72. Šodien kaut kā baigi daudz kļūdas bija. Nemācījām saspēlēties. Tā jau metienu varbūt, ka pirmo puslaiku nospēlējām praktiski puslīdz normāli, bet tad sākās baigi mistiskās kļūdas. Nezinu, piespēles negāja, ne metienas vairāk, varbūt tādas brīvos neiemetām. Viņi, protams, izmantoja savas iespējas un aizskai ātrijos iemetā. Beigās varbūt, ka vēl bija cerība, bet pretinieks bija ļoti acīgs un vairāk neko nevarējām izdarīt. Rezultatīvākie spēlētāji Rūjienes komandā bija Juris Alpejos ar 20, kā arī Jānis Karselis un Artis Penka, katrs ar 17 gūtajiem punktiem. Nākamā spēle rūjieniešiem savās mājās 15. februārī pret turnīra līderiem basketbola klubu Dārtija. Arturs Gruzdiņš, Rūjienes televīzija.